Vai viņš normāli guļ? Pakauša priekšguļas mugurējas. Mugurējā veidā, vai viņš arī šitā tās guļ? Kāda mugurē? Pakauša priekšguļas. Nu, jā. Nu jā, tad viņš mums šitā džodž. Pirmais galvas saliekšanās. Vadošais punkts, viduspunkts starp mazo un lielo avotu. Šeit normāli, jā. Galva iegurņa ieejā iestājas ar bultas šuvišu ķērs izmērā vai slīpojā. Otrais galvas iekšējā rotācijā. Galviņā ar pakausi rotē pret krusta kaulu. Kad rotācija beigusies, mazais avots vērsts pret krusta kaulu, lielais simfīzi. Lielais. Trešais. Galvas papildus saliekšanās. Kad izgriešanās laikā galva atbalstās pret kaunuma kaulu ar pirmo atbalsta punktu. Pieres matainās daļas robeža. Ap šo punktu notiek galvas saliekšanās. Šitā? Vispār viņš Šitā uzmanā. Roku izņēma. Apmēram jā, tā tagad viņš ietries uz augšu. Nu? Ap šo punktu notiek galvas saliekšanās, piedzimst abi paura pauguļi un pakausis. Augļa galviņa turpina saliekties līdz zempakauša bedre, novietojas pretī astas kaulam. Sanāk šeit? Nu? Tādējādi izveidojot otro atbalsta punktu. Galvas atliekšanās. Tās laikā piedzimst piere, seja, zods. Piedzimst ar vidējo slīpo diametru. Tad ir galvas ārējā un ķermeņa iekšējā rotācija. Izskatās, ka makrocefālija. Nu? Tagad normāli. Un piedzimšana. Jī!